Sēlija ir nepamatoti piemirst Latvijas kultūrvēsturiskais novads, kas tagad ar jaunu sparu atgūst savu identitāti. Ilūkstē ir izveidota sēļu istaba, ik gadu pavasarī notiek sēļu kongress, bet šobrīd tapšanas procesā ir grāmata par Sēliju un sēliešiem, šī novada bagātīgo kultūru un tradīcijām, iekļaujot visas tās personas un sfēras, ar kurām Sēlija varētu lepoties un izcelties. Grāmatas sagatavošanas gaitā Ilūkstē tikās darba grupa, kurā ietilps 7 Sēlijas novadu pārstāvji. Mēs paši Sēlijas iedzīvotāji gribam sev saprast un uzlikt uz papīra, ko tad mums nozīmē Sēlija, ar ko mēs lepojamies, ar ko sevi identificējam, ar kas mēs tādi esam, ar ko mēs esam atšķirīgi varbūt no Latgales, no Zemgales. Un tāpēc arī tagad ir tāds mēģinājums apkopot, kas tad no mūsu novadiem ir nācis. Grāmatā ir ārkārtīgi daudz sadaļas, un patreiz notiek darbs vēl un strīdi pie šo sadaļu, teiksim, noformulēšanas. Noteikti tur būs materiāli par izciliem zinātniekiem, kas nāk no mūsu novada, par ļoti bagātīgo mūsu literātu klāstu. Tad būs, protams, daba, aizsargājumie objekti, dažādi, teiksim, kultūras mantojuma veidi, gan būs informācija par tautas tērpiem un ornamentiem, gan būs informācija par pilskalniem Sēlijā. Katrā ziņā šis jautājuma loks ir ārkārtīgi plašs. Šī bija tikai 3. darba grupas tikšanās reize, un to kuplināja vietējo kolektīvu priekšnesumi. Tā kā grāmata ir izstrādes sākuma procesā, vēl grūti prognozēt, kad to varētu redzēt jau grāmatu plauktos. Šobrīd darba grupa darbojas uz pašiniciatīvas principiem, un ieceres īstenošanai ir nepieciešama finansējuma piesaiste. Pašlaik tas ir pilnīgi brīvprātīgais darbs, cilvēki, ko dara. Tad, kad būs mums mēlraksts, tad mēs arī domāsim, noteikti sniegsim kultūra kapitāla fondam pieteikumu. Arī pašvaldības to teicās atbalstīt, ar pašvaldību kopīgiem spēkiem, 7 pašvaldībām to vajadzētu izdarīt. Grāmatu veido visu 7 Sēlijas novadu novatpētnieki, kā arī darba procesā tiks piesaistīti katras nozares speciālisti un eksperti. Izdotais materiāls varētu kalpot kā papildus instruments jau esošajai Sēlijas novadu apvienībai un Sēļu kongresam reģiona iedzīvotāju identitātes un pašapziņas stiprināšanai. Ja šobrīd zina šos 4 novadus - Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme, tad Sēlija, un es esmu Sēlis, ne tik bieži tiek teikts. Un tas ir šobrīd tāds atzimstošs vārds, un līdz ar to arī pašapziņa tieši ar šīs grāmatas veidošanu, tas ir viens no mērķiem Sēlijas iedzīvotāju, Sēļu pašapziņas celšana. Es domāju, ka no šīs grāmatas būs liels iegūms, tāpēc, ka Sēlijas novads, Sēlijas novada vārds izskanēs ne tikai Latvijas kontekstā, bet tas noteikti izskanēs arī daudz plašākā kontekstā. Šobrīd ir iecerē papildināt grāmatu arī ar audio ierakstiem, atspoguļojot Sēļu izloksnes dažādības. Tādā veidā veicinot apjomīgu Sēlijas mantojuma apzināšanu.